Laba diena! Mēs joprojām esam Rīgas un Mākslas mediju tehnikuma skolēni. Pārsvarā visi esam no 2. kursa, taču mums ir piepulcējušies arī pirmkursnieki, un joprojām ar mums kopā ir mūsu speciālisti no 3. kursa. Tā kā mūsu skolā mācās dažādu mākslu un mediju profesijas, tad tikai loģiski ir, ka turpinām veidot televīzijas spēli Kursu kari. Šis ir 3. pusfināls, un pēc šīs spēles mēs zināsim visus 3 finālistus, kuras sacentīsies par Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Kursu kari 2024 uzvarētāja titulu. Tad nu netērēsim laiku pļāpās, ķersimies pie lietas. Laipni aicināti Kursu karu 3. epizodē. Trīs, 2, 1. Sveicināti atpakaļ Kursu karos. Šodien mums ir komandas MG11. Jā. Labdien, mēs esam MG11 kurs. Esmu Toms. Esmu Armāns, tas galvenais. Un 3. kandidāts šodien ar mums nepiedalās, bet mēs piedalāmies Kursu karos. Urā! Jā, urā! MF21. Sveiki! Mēs esam MF21, un mēs esam labākais kursu skolā, jo mēs esam radoši, jautri, gudri un labākie fotogrāfi. Un MO12. Čau! Mēs esam MO12, un parasti visi domā, ka operatori ir čaļi. Bet tad šoreiz meiteņu spēks. Komandas, kā jūs šodien jūtaties? Ļoti labi. Ideāli, perfekti. Mentāli laikam gatavi. Ļoti labi, ļoti labi. Nu, un tā mēs varam arī sākt pirmo spēli. Pirmo spēli sauc Tauta runā. Spēlē kopā ir 5 jautājumi. Ir aptaujāti vairāk kā 100 respondenti, kuri atbildēja uz jautājumiem, kurus tūliņ uzdosim jums. Ir apkopotas 5 populārākās atbildes, un jums ir jānosauc tās jūsu prāt 5 populārākās atbildes. Par katru pareizu atbildi 10 punkti. Uzdevums skaidrs? Laikam. Tieši tā. Sarunāts. Tad sāksim ar pirmo jautājumu. Kura ir tava mīļākā latviešu filma? Un sākam laiku. Tie bija viena no populārākajiem. Šeit varētu būt Emīla Ventara. Es neesmu redzējis. Pirmais jautājums jau diezgan sarežģīts. Sarežģīts? Populārākā filma? Sarežģītība slēpjas vārdā latviešu. Vai Emīla cilvēka bērns? Jā, pēc tā ir? Jā, latviešu. Jā, populāra. Emīlā. Limuzīns Jāņaks Poņuks. Jā, tās dūlās Paulīnas dēļ. Pats, jā, tā ir labā. Jo gudīgi. Jānaks krāsa. Jā. Lai paliek šitā. Dūlās krāsa. Vienu multini. Viss? Nē, mums vēl kaut kas jāuzraksta, vismaz kaut kas jāuzraksta. Un laiks pilsfāvas nost. O, ātri gan. Vai. Sākam ar MG11, jā. Nu, mums ir 2 varianti. Pirmais ir dvēseļputens, un otrais variants ir limuzīns Jāņa nakts krāsā. 2 atbildes. Un vairāk nav. Vairāk nav. Vai mēs neko citu nezinām? Turpināsim tālāk. Mums ir limuzīns Jāņa nakts krāsā, Emīla nedarbi, cilvēkbērns, dūlās Paulīnas dēļ un dvēseļputens. Mums ir 3 varianti. Emīla nedarbi,
Boņuks un limuzīns Jāņa nakts krāsā. Nākošais jautājums. Kurš auglis tev garšo vislabāk? Ābols. Mango. Varētu? Zēbeni nav. Vai jau? Meloni. Kas vēl? Meloni nav. Ir augus. Nav. Nē, visiem īstiņu. Nē. Nē. Paņem uz otru. Davai. Mums būs rotācija. Nē. Un laiks ir beidzies, noliekam rakstāmos. Tātad MG11, kādas ir jūsu atbildes? Mums ir atbildes ābols, banāns, bumbieris, apelsīns un mandarīns. MF21. Mums ir ābols, banāns, apelsīns, mango un mandarīns. Mums ir ābols, arbūs, melone, banāns un mandarīns. Tad turpināsim tālāk ar jautājumiem. Ko tu vislabprātāk izvēlētos ēst brokastīs? Tad sākam laiku un aiziet. Pelmeņi. Tas maize. Pārts ir. Baigi vai rakstītāji. Uglis. Kārums ierīņš. Nu, vismaz ir 5. Ir 5. Nu, tagad vēl padomāt, varbūt kaut kas ir kaut kāds auglis, ko tur uzrakstījis. Kas vēl? Augli. Es domāju, rīt neko neēdu. Es nepasmēju. Mūslis varbūt? Tur ir tāda opcija. Tas toši neko? Tas mazīt. Un laiks. Pilspavas nolaikam nost. Nav pilspava. Labi. Sāksim atkal ar MG. Nekas. Jā, 5 atbildes. Pelmeņi, desmaize, cepts ols, kāruma sieriņš un putra. Omleti, brokastu pārslas, maizītes, putra un augļus. Labi, turpināsim tālāk. Mums ir putra, brokastu pārslas, sviesmaize, pankūkas, ola un jogurts. Nākamais jautājums. Kurš ir tavs visiecienītākais sporta veids? Kurš laiks sāks? Volejbols. Basketbols, paukošana. Hokejs, jā. Boks. Hokejs tur. Boks. Tiņķau. Futbols. Hokejs. Florbols. Basketbols. Nē, florbols, man liekas. Nebūs. Tur meitenes arī atbild šito. Varbūt normāli parasti sporta veids. Pak florbols. Nē, bet vai tad tas tikai tas, kas čaļiem patīk? Kas meitenēm patīk? Tu tikai čaļu nosauc. Meitenēm patīk volejbols. Tas ir futbols, kaut kāds bumbiņas peldēšana. Un ko meitenes dara parasti? Ģimnastika. Boks. Palikšana. Davai, boks. Ko rāda televīzija? Un laiks noliekam rakstāmos. Sākam. Nu, sāk. Labi. Hokejs, basketbols, volejbols, tenis un boks. Redz, ka futbols nav. Basketbols, volejbols, florbols, futbols un hokejs. Volejbols, hokejs, futbols, basketbols un boks. Badmintons pirmajā, viss tenis vispār nospēr malā. Kurš te mums parēja basketbols vai vienīgais, ne? Hokejs arī. Turpināsim tālāk ar pēdējo jautājumu. Miešana. Kurš ir tavs mīļākais gada mēnesis?
5 atbildes šitam vai 1? 5. Kaut kāds Gada mēnesis. Kaut no tā. Jā, nevis gada mēnesis. Nevis gada laiks. Es arī nezinu mēnešus. Mēs zinām, kā gada laiks. No sāc. Protams. Jūnijas. Visi vasara mēneši. Tad gribu visus vasaras mēnešus saukt. Kādi svērki, kad svērki? Decembris. Nē? Ziemassvētki, jaunais gads. Augusts. Nē, augusts. Drausmīgs mēnesis skolu jāiet. Augusts ir drausmīgs mēnesis. Piekrītu. Vai tad tev negribās uz skolu satikt draudziņus? Nu, ja tas būtu vienīgais, kas skolā notiktu, tad gan jau, varbūt pat septembris. Raksti marts. Vienkārši kaut kāds. Nekad ir svētki vēl. Varbūt nav jūnijas. Kas ir novembrī? Un laiks pildspaules noliekam nost. Ok. Un tad sāksim atkal ar jums. No citiem nevar sākt. Nē. Labi. Jūnijas, oktobris, decembris, maijs un jūlijs. Jūnijas, augusts, maijs, decembris un janvāris. Mums ir jūnijas, decembris, maijs, marts un novembris. Tātad nākamā spēle – klusie telefoni. Šeit komandas nāk studijas priekšā. 2 komandas dalībnieki nostājas ar austiņām, kurās skan relaksējoša mūzika. Un komandas kapteinis nāks pie mums, saņems vārdu, kas ir saistīts ar RMMT, un viņš mēģinās to iestāstīt komandas dalībniekiem. Komandas dalībniekiem jāmēģina uzminēt tas vārds pēc lūpu kustināšanas. Ja kapteinis saprot, ka vārdu nevar saprast, viņš var nākt vēlreiz pēc vēl viena vārda. Par katru pareizu vārdu saņem 10 punktus, un uzdevums ilgst 3 minūtes. Tātad, šie ir mūsu slepenie vārdi. Tad izvelc vienu vārdu. Un tad laiks var sākam laiku. Juvelīrs. Skuveklis. Juvelīrs. Lija. Lija. Juvelieris. Juvelieris. Tā, pārim. Ku. Krūz. Pak. Sāk. Juve. Kūka. Juve. Kuku. Juve. Ar K vai nē? Ko? Juve. Tu vai? Juvelieris. Es cenšos saprast ļoti baigi. Hu. Tru. Viss. Pieņemsim nākamo. Melnā māja. Melnā māja. Mana. Melnā. 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 Maika. Melnā. 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 Melna. Māja. Melna māja. Melna māja. Jā. Melna. Lēnāk ar lūpām, lūdzu. Melna. Mans? Melna. Man bija pareizi sākumā, kas ir mans? Vai? Ko? Es ceru, mans? Melna. Melna. Paga. Melna. Melna, Toma. Paga, Melna. Melna māja? Jā. Jā? Jā. Skaidas. Skaidas. Das. Skaistas. Das. Skaņas. Nē. Das.
Das. Skai. Skaņ. Un tas laiks, ir diemžēl, laiks. beidzies. Viss. Lūdzu, tā sanāca. Tā ļoti labi. Tad turpināsim mēs ar otro komandu. Uzdevums skaidrs? Jā. Sanot. Nu, tad sāksim laiku. A. Kā. Murs. Āmurs. 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 Pod. Pod. D. Pod. Podzis. Pod. D. Dzis. Pod. Mocis. Podzis. Podcasts. Poga. Podcasts. Poga. Podcasts. Soma. Es varu mainīt. Var mainīt. Mai. Kūb. Kūb. Mai. Kūb. Kūb. Jā. Kūb. Maikūps. Kūb. Maika. Kūb. Maikas. Kūb. Kūb. Maikūb. Maikūb. Maikūbs. Jā. Kon. K. On. Kon. Koks. Kon. On. Kon. Kon. Un tas ir laiks. Viss. Beidzās. Viss? Var ņemt austiņas nost? Turpināsim tad jau mēs ar trešo komandu. Sākam laiku. Pavīrs. Pavilkt. Papīrs. Paviljons. Paviljons. Paviljons.
Paviljons. O. Var uzreiz nomainīt. Mēģinam. Mēģinam. Skolas. Skolas. Šokāds. Skolas. Plakāts. Skolas. Šonakt. Skolas. Šolāts. Skolas. Skolas. Padome. Skolas padome. Skolas. Skola. Skola. Skolas. 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 Skola. Skolas. Skolas. Padome. Skolas. Skolas. Padome. Skolas padome. Slikti. Re. Va. Re. Re. Ži. Ž. Režisors. Reklāma. Re. Ži. Reži. Jā. Režija. 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 Tas ir laiks viss. Laiks beidzās. Viss. Laiks beidzās. Jā. Un tagad mums būs spēle, vai tu esi gudrāks par sasklasnieku? Tātad uzdevumi ir vienkārši. Jums būs dotas 5 tēmas. No tām tēmām arī izvēlēties vienu, no kurām jūs vēlaties. Un vienai tēmai būs 3 jautājumi, uz kuriem jums ir jāatbild. Līdz šim viss ir skaidrs? Upsī. Izvēlētos tēmu, jums būs arī iespēja pirms atbilžu variantiem atbildēt pirms tam ar 5 sekundžu laika intervālu, ja jūs jau zinat atbildi. Par to jums būs 50 punkti. Tas, ko es gribēju pateikt, ir, ja atbild bez atbilžu variantiem, var saņemt 50 punktus. Tad sāksim ar jums un izvēlēties tēmu. Oi, mēs jau izvēlējāmies. Kas par tēmu? Latvijas vēsture. Latvijas vēsture. Es tikko nesaprotu. Labi. Mēs domājam, ka mēs zinām. Nu, Latvijas vēsture ir tāds sarežģīts priekšmets. Varbūt. Būs pārliecināts? Jā. Redzēsim. Tūlīt kā kļūdīsimies. Pirmais jautājums. Kādi jauni darba rīki un saimniekošanas paņēmieni parādījās vēlajā dzelzs laikmetā? Kādam jau ir atbilde? Nu, pārliecināts par šito tagad. Nē, labi. Tad parādīsim atbilžu variantus. Un sākam laiku. Es neko nesaprotu. Kas ir Dzelzs laikmetā. Vai nu cirvis, vai nu sējmašīna? Sējmašīnas. Trešais. Un laiks. Man liekas, trešais. Pilspauls noliek nost, laiks beidzās. Mums jāraksta. Rekā tu nemāk rakstīt tādu. Nu, tad labi. Kāda jums ir atbilde? Malkas cirvis ar dzelzs asmeni. Jums? Spiļārklis ar dzelzs lemešiem. Spiļārks ar dzelzs lemešiem. Un pareizā atbilde ir? Trešā. Spiļārks ar dzelzs lemešiem. Speciāli šitā. Nē, jūs jau izvēlaties Latvijas vēsturi. Nu, tad iesim tālāk uz nākamo jautājumu. Ko nozīmē jēdziens animisms? Animisms. Kādam jau ir atbilde? Animisms. Nav. Nu, tad uzsāksim laiku. Uzsāksim laiku. Aiziet. Dzīvnieku pielūkšana, pārliecība, ka valda viens dievs nebūs. Ticība dabas dosmi pašiem gariem. Ticība dabas. Nav otrais.
Man liekas, atkal trešais. Pārliecinās par savu atbildi Latvijas vēsturi. Nē, tur atkal trešais. Tev vajag spīdi. Dzīvnieku pielūkšana pārliecība. Saka pirmais. Un laiks Tikā. noslēdzas. Tad kāds jums ir atbildi? Pārliecība, ka pār pasauli valda viens dievs. Okay. Kā kļūdījām. Ticība dabas objektos mītošiem gariem. Un jā? Tikās trešais. Es nezinu, kuru. Trešo vai pirmo? Nu tad nedomājiet, saka. Paņemsim to pašu, kā pagājušais trešais. Trešais variants. Laba opcija vispār. Paldies. Kāda ir pareizā atbilde? Tev vairs nedosim neko. Labi, tad tu izdevi. Pēdējais jautājums vēsturē. Cik procenti no Latvijas iedzīvotāju sastāva bija latvieši pēc 1930. gada tautas skaitīšanas rezultātiem? Kādam ir jau? Kādam jau ir atbilde? Nē? Ļauj atbildi. Sākam laiku. 30. gads paga, tas bija 40. Diezgan daudz vajadzētu būt. Tu viņam nesaki priekšā, viņi visus Nē, nebūs trešais. Jā. 30. gads, tas bija pirms... Man liekas, es ņemtu pirmais. Pirms? Tik daudz? Bet cik procentu no Latvijas iedzīvotājiem sastāv bija latvieši pēc... Sajies. Un laiks. Okay. Kādas ir atbildes? Ļauj atbildi. 64%. 70%. Neliekas. 70%. Kā mums būs Un pareizā atbilde ir 70%. 70%. Redz kā? Viss. Tas uzliks Atbildi esam pats. Nu labi. Viņi savais. Tad iesim tālāk. Tagad jūs izvēlēsieties, kādu jūs gribēsiet tēmu. Mēs esam latviešu Redz, kā mēs nevaram. Latviešu valodu. Labi. Tad turpināsim uz latviešu valodu. Lielda vispār neatbildi. Nosauc 4 šņāceņus. Šņāceņus. Kas tepat dārziņiem? Kādam jau ir atbilde? Kāds jau zina? Varbūt. Jā? Nē. Nu, tad rādam atbildes un sākam laiku. Es dzirdēju vienmēr, ka čūs, ka šņāc. Pitons. Pitons šņāc, jā. Manuprāt, šņāc. Liekas, pirmais. Čērkis uzrās. Tikai visi tagad. Un tas ir laiks. Kur mēs ņemam? Saka atbildi. Tad sāksim ar jums? Nu? Otrais. Jeb č, š, dž un ž. Nu, tik konkrēti. Precīzi. Ļoti konkrēti. Jā. Mēs pakāsam. Mēs teiksim ž, šķ, šķ un č. Mēs arī ņemsim pirmo. Ž, šķ, šķ un č. Labi. Skatāmies atbildes. Jā. Ok, mums vajag. Izrādās es dabūju. Ups. Nākamais jautājums. Izskaidro vecvārdu aloties. Kādam ir? Kādam ir jau iespējas? Nezinu, alālienu. Kur dzirdēt? Tā būs tava atbilde? Nē. Stop. Agad tu būtu redzējis variantu. Sākam laiku. Līdz aloties. Es tagad es gribu tāds ar tālu. Nē, tas toši nebūs. Tas pārāk ir viegli. Tā ir pārāk burtiski. Vai nu lamāties vai kļūtīt? Pirmais. Mēs redzēsim. Mēs neesam satiksmi ņēmis. Nē, tas nebūs. Tas uzreiz Ai. Laiks ir beidzies. Esam gatavi jūsu atbildēm. Fiziski man metāli nesam Vai gatavi. mēs kļūdīsimies, ja mēs izvēlēsimies kļūdīties? Trešais. Nezinu. Tā noskaidrosim. Jā. Rekā paskaties, mēs esam dandā. Mēs domājam lamāties. Kāpēc? Mēs domājam lamāties.
Es sapratu telepātiju. Kaut kā katru reizi. Un pareizā atbildē ir... Lamāties. Kāpēc? Tagad kaut kas samainījās. Kaut kas samainījās. Pēc kā Neurolinks tvīko viens. Turpināsim uz pēdējo jautājumu latviešu valodā. Kas nosaka beigu pieturzīmi saliktā pakārtotā teikumā? Kādam jau ir atbildušo? Nevienam? Jā. Virsteikums. Virsteikums? Ok. Labi. Nu, tad sāksim parādīt atbildes un sākam laiku. Upsī. Tas ir šito māju. Ai. Es domāju, ka pieturzīmi saliktā. Man liekas, tas nebūs. Ups. Otrais tas nebūs. Pirmais ir otrais. Repīt, revers kard. Tu zini, kas ir salikt sakārtības? Cik salikt pakārtības? Ļoti svarīgi ir izteicējis. Vai ir vispār viņi? Nu, jūs varat teikt pirmais, bet... Man liekas, mēs jau izvēlējāmies. Un tas ir laiks. Jā, labi. Nu, tā kā mēs jau dzirdējām jūsu atbildi virs teikums, tad turpināsim tālāk. Teikuma priekšmets un izteicējs. Ņem. Okay. Es atbalstu to. Un jums? Izteikuma mērķis. Labi. Varbūt. Un tad skatāmies pareizās atbildes. Pareizo atbildi. Teiksim tā. Man būs pareizi. Kāda ir nākamai komandai izvēlētā tēma? Nu, tad mūsu... Izvēlas tā pār. Mūsu tēma būs mūzika. Kurā gadā pirmais? Tātad pirmais jautājums. No kāda materiāla ir izgatavota kokla? Vai kādiem jau ir atbilde? Koka. Kādam jau ir? Kādam ir? Kāds vēlas atbildēt? Labi. Sākam laiku. Sākam. Jā. Nē. Kokusrīka. Mīzda. Es zinu, No skaidla. Zini, ka būtu interesanti, ja neviens visi no mums atbildētu savādāk. Nu, tas tā instruments, ko viņi ir spēlējuši. Tur, kur daudz tās Sīdziņas un tad tur plektiņas. Zini, kā kokla? Skatoties. Nu, skaidri. Kokla ir no... Nē, kā paskaties, nē. Viss maina atbild. Un tas ir laiks. Nē. Nu, Tas ir laiks. Tas ir laiks, jā. ir instruments. Labi. Vēsturiskais. Sāksim ar jums? Koks. Koks. No koka. Koka. No koka. No koka. Pirmo reizi viens pašs atbild. Kāda ir atbilde? No koka. Gribēju pateikt skaidru plātu. Tad turpināsim tālāk. Kāds orķestris izpilda šo skaņdarbu? Tad noklausīsimies skaņdarbu. Nu, kādam jau ir atbildušo? Labāk jau nē. Labāk jau nē. Okay. Redzam atbildes un sākam laiku. Simfoniskais. Es jau gribēju teikt pašu autoru. Pagaidī. Simfoniskais tas, kad cilvēki arī dzied. Simfoniskais būs tā, kad būs... Nu, tas bija stīgos. Tur pūtēji nebija. Kamera. Pūtēji būs... Kamera? Ja zinu, jā, kas viss ir. Tādas Tu teiksi, kuru... Vai kuru mēs teiksim. Un tas ir laiks. Jā. Sāksim atkal ar jums. Kāda ir jūsu atbilde? Ko atkal teiks? Jā. Labi. Stīgu orķestris. Okay. Stīgu orķestris. Okay. Stīgu orķestris. Rekā beidzot sakrit. Visi viens. Redzam atbildes. Pēdējais jautājums mūzikā. Kurš ir pirmais profesionāli izglītotais latviešu mūzikas darbinieks, profesionālās mūzikas aizsācējs? Kādam ir jau atbildes? Kāds jau zina? Kaut kas dzirdēts ir, bet... Varat atbildēt? Nē. Labi. Okay. Nu, sākas laiks. Man negribas man tā teikt. Mūzikas aizsācējs. Varētu būt. Latviešu mūzikas darbinieks. Manuprāt. Manis cīmes.
Vai ne Pauls, vai ne? Bet kaut kāds dzirdēts. Krišjānis vēl. Reiz dzird pirmā. Profesionāls mūzikas izglītotais latviešu mūzika. Pirmais. Viņš izklausās. Un noliekam rakstāmos. Urā! Urā! Ir atbildes? Jā, Raimonds Pauls. Raimonds Pauls. Jānis Cimza. Krišjāns Valdemārs. Rekā katram savu atbildi. Pirmo reizi. Pirmo reizi tā. Nu, skatāmies, Jānis Cimza. kā ir. Jā! Morē. Raimunds. Un šo mēs arī nobeidzam. Vai tu esi gudrāks par sestklasnieku? Redz, kā neesam. Sveicināti Čamdi un Mini. Tātad mums studijā centrā ir nolikta kaste ar visādi dažādiem priekšmetiem iekšā no RMMT nodaļām. Tātad jūs trietā visi vienlaicīgi liksiet roku caurumā iekšā un čamdīsiet priekšmetu. Vairs nerunā. Viss. Jums būs dotas 3 minūtes laika, lai noskaidrotu, kas tas ir pa priekšmetu, no kādas nodaļas tas ir un kā to sauc. Sāksim. Atvērsim kasti un sākam laiku. Kas tā? Es dabūju konus. Es kaut ko dabūju, man liekas, tā ir krūze. Kas tā par rūķu cepuri? Es tā kaut glāzi fuju. Toma, tas mēs. Nē. Pak, tur kaut kas krāp. Rekur, šitai. Kas tas ir? Ko tu aiztiec? Es nezinu, kas tas Pāga. Tas, man liekas, metālistiem. Droši vīra kaut kāda. Kas tas šitais paņem? Es? Kas tas tāds ir? Un tad jābūt trešajam. Tas kaut kas mīksts. Ai. Paga, un vēl ir kaut kāds spilventiņš, jā? Jā. Skolā kāds nodarbojas stiklu? Stiklinieki? Viens varētu būt no kaut kāda dizaina. Viens ir metālists. Šitais tika atrasts jau talkā. Minējums. Stikls, kam tas varētu? Vidas dizains. Vidas dizains? Bet kas tas pūkainais konus ir? Rūķa cepurīte. Nezinu. Un tas ir laiks. Tas tekstils ar savu. Viss. Jā. Viss. Rokas ņemam ārā. Rokas ārā. Nē. Nu labi. Sākam, kas jums liekas varētu būt pa priekšmetiem, no kāds nodaļas, un kas izmanto? Svira. Metāla sviriņa no metāla apstrādes visticamāk. Darbiniekiem. Kas vēl? Kur tu izmanto? Kur tu izmanto? Kas ir? Svaram. No vides dizaina varētu būt tā glāze. Vai kas tas tāds bija tāds stikla, kurš skanēja? Tā varētu mierīgi būt priekš, nezinu, puķīt varētu iemaukt iekšā. Jā, varētu. Un tas spilventiņš katra bija tīkus? Kaut kāds konsiņš? Tekstila dizains. Tas maisiņš. Bet kur viņi varētu izmantot? Varētu būt, ka tie bija diegi. Vienkārši diegu bunduls. Labi. Visticamāk, viņš bija domāts, lai uztaisītu kādu apģērbu. Jā, lai kādu apģērbu uztaisītu. Diemžēl palikām. Kuru tu tagad velc, varbūt tās. Jā. Turpinam ar otro komandu. Vai esat gatavi? Jā, esam gatavi. Laiks var sākties. Kur kaut kas ir? Es atradu kaut kā. Kas ir tas? Tev ir tas milzīgais? Jā. Ok, tad... Es zinu, kas tas ir, bet es nezinu, kā tas sauc. Kas tas ir? Tas ir apģērba dizains. Būs ar viņu, tad kā, kad ir sašūts, bet tu attirti diegu. Tā kā pa šuvēm tas... Kas tas pa metālu? Viņa apģērba izmanto. Jā, tā kā. Metālu, man ir tikai viens, es jūtu tikai vienu priekšu. Zinu, kas tas ir. Ņemš ir. Ok. Kas tas no mammas? Es neiedošu to, kas... To lielo. Kas tas lielais? Man nav nemazā. Tas ir kaut kas no koka. Ziniet, ir tās vecās koka, tās, kā viņi sauc, to, ko var uzvarēt, kausi. Ir tāda. Tas nevar būt. Nē. Es gribētu teikt, cik galva.
Manikēna galva. Manikēna galva. Tas ir tad kā mums nav frizēta. Tad apģērba. Lai uzliek kaut kādas cepures ar something. Jā, taču. Laiks ir beidzies. Varam ņemt rokas ārā. Kādas ir jūsu atbildes? Tur bija tāda maziņa asa lietiņa, ja. Tas būs apģērba dizains. Tas ir domāts priekš, tā kā pa šuvēm attārdītās šuves vaļā. Jā, un tad... Kā to sauc? Kaut kāds attirdītājs, jā, attirda diegu. Tad tas kaut kas no koka, arī, lai ir apģērba dizains. Un tur pieņemsim tam vēl augšā, nu, tā kā cepuri var uzlikt vai vēl kaut ko. Un manikēna galva, nezinu. Tā kaut kas tāds, jā. Kas ir no koka. Jā, un trešais produkta dizains, vides dizains. Kaut kas no māla izveidots, bet nezinām, jā, kas. Nezināsim, kas tas ir. Jā, paldies. Paldies, Mislās. Un tālāk trešā komanda Čamdi un Mini. Ja? Un mēs varam sākt laiku. Gatav? Viss nesagrauj. Kaut kas apaļš. Jau iedod man kaut ko. Mēs nevaram tā agresīvi. Diegs. Koks. Kas tas ir? Man ir kaut kas rokās. Man ir diegs. Paņem šito. Jā, šitais ir diegs. Diegs ir viens. Paņem šito. Kokapstrāde. Paņem šito. Šito? Paņem, labi, ņem diegu. Nomet to, kas tev ir nomet vienkārši. Nu, es nometu. Iedomā to koku. Atlaid. Kur ir diegs kaut kāds? Paņem šito. Kas? Kaut kas salauks. Iedod man. Šitais neliekas kā koks. Varbūt māls vairāk. Māls kaut kāds. Kur vēl kaut kas trešā lieta? Diegs pie dizaina apģērba. Rekur diegs. Ok. Sajūti to mazo? Kas tas ir? Dizains droši vien kaut kāds. Nē, vai tekstils? Kas tas? Pagaid, šitais ir. Oi, kaut ko salauza drusku. Viņš ir lipīgs. Tas maziņais? Jā, tas ir maziņais lipīgs. Pagaid, tas ir māls no dizaina. Kāds vasks vai būt? Ziepes, kur zinu, ka viņi zīmē virsū ar ziepēm, lai ied tā kā... Kas tas ir? Viņš ir lipīgs. Viņš ir reāli lipīgs. Labi, tad mēs kas tas ir? Vasks? Pagad, vienu mēs ņemam diegu priekš kādas nodaļas. Tekstils. Tekstils vai apģērba dizains? Apģērba dizains. Šitas māls? Māls. Kas? Varētu būt arī, zinu, kādi mums ir kādiem grafiķiem? Nē. Es domāju, ka tas ir koks, ņemsim koks. Domā? Man liekas, ka ne, tas ir māls. Vai kur māl? Pagaid, vai. Kas tā mums vēl ir dažs, mums ir 3 sekundes. 3 sekundes? Jums vairāk nav sekundes. Viss. Liekam priekš mums nūs un ņemam rokas ārā. Nu, tā kāds jums ir idejas, kas varētu būt kas? Tad mēs esam pārliecināti par to, ka ir diegs, diega rullītes. Tas varētu būt dizaina apģērba dizainam vai tekstilam. Kā to izmanto? Šuj. Pēc tam tas maziņais, tas varētu būt kaut kas no ziepēm. Tas mazais, jā, kur mēs vien varbūt vasks iespējams. Jā, vasks. Vienu izdomājat, vienu atbildi. Ņemam vasks. Liekas, likās vasks. Kurā nodaļā drīzāk te būtu jā? Kurā nodaļā, jā. Tas tad mēs arī ņemam tas pats teksts vai dizaina, apģērba dizains. Jā. Varbūt 2. Bet kur viņi izmanto tad? Tad ņemsim izmēru kaut kādam zīmējumam, skicēji, rasējumam. Un tas koka klucīts. Tas bija māls. Mēs neesam pārliecināti. Kas tas ir skulptūras? Es domāju, tas ir māls, un es nezinu, scenogrāfa arī kaut ko taisu no māla. Nē. Nu, bet viņiem ir tāda mācība. Kur viņi izmanto? Piemēram, kādā filmēšanā, kur viņi taisa to scenu. Nu, es nezinu, viss labi. Lai ir māls, scenogrāfi un izmanto. Varbūt tas ir kaut kāds trauks. Nu, vienkārši kaut ko uzliek virsū, nezinu, kas tas ir. Trauks. Trauks. Pieņemsim. Šķīvis. Tas būs arī viss. Paldies. Paldies mums. Un nu, mums ir rezultāti. Apsveicam ar 3. vietu MG11.
Zāvanam. Un tāpēc, ka tagad ir 2 vietas, mēs virzāmies uzreiz uz 1. vietu. Un 1. vietu saņem MF21. Apsveicam uzvarētājus un apsveicam arī MO12 ar 2. vietu. Paldies, ka piedalījāties kursu karos, un tad tiksimies jau mēs ar jums finālā. Vienāks laiks tu atcerēsies, kad izspēlēties un vērties augšu, tikai augšu vēl. To mums rokas noplēs drēbes, dejo kā zem zila mēnes augšu, tikai augšu.